roku sildītāji, pēdu sildītāji, lai tev tiešām būtu silti. Parādīsim, kā viņi darbojas. Tātad, kā strādā pēdiņas pirmkārt? Pēdiņas tu atver iepakojumu. Tur iekšā ir tāds ķīmiskais sastāvs, kas sāk reaģēt ar gaisu un sāk sildīt. Viņš sāk sildīt pēc aptuveni minūti divām. Ko es izdaru? Es sākumā viņus paturu bišķiņ ārā, un tad es viņus ielieku iekšā zābakā. Pareizā puse uz augšu ir šī te sildošā. Ja ir pārāk karsti, es dažreiz lieku viņus otrādā, lai siltumu tā kā notur iekšā zābakā. Bet tā tad ieliekam iekšā zābakā, kamēr zābaks ir silts vēlams, nevis tad, kad jau kāja ir nosalusi. Un pēc tam ievelc iekšā kāju jau siltā zābakā un būs silti. Kā strādā roku sildītāji? Roku sildītājus var dažādos veidos izmantot. Tu atver vaļā, sākumā viņu kārtīgi samaist, ar skābeklis piekļūst klāt. Tad tu uzvelc, piemēram, cimdu virsū, šitā te, un ieliec iekšā apakšā te roku sildītāju. Šādi te. Un viss, un tu vari brīvi makšķerēt, tātad roka tev brīvi, pirksts brīvi, makšķerē, un roka tev ir silta. Un ja tev ritīgi nosalst pirksts, vienkārši saspied dūrīt kopā. Un viss, tā strādā sildīt. Lētāk nekā kafijas krūze, eiro 50, 2,50, ok, 3 eiro, 3,50, atkarīgs no ražotāja.